Dzīvās skulptūras amatnieka, stiklinieka, gleznotāja un barona Līvana izskatā pārsteidza nevienu Latgales Mākslas un amatniecības centra 10 gadu jubilejas pasākuma dalībnieku. Tās atgādināja par amatniekiem, bez kuriem pirms 10 gadiem Līvānos nebūtu tapusi vieta, kur smelties zināšanas par Latgales amata meistariem un viņu darbiem. Jubilejas pasākumā centra darbinieki un viesi atcerējās, ka Latgales Mākslas un amatniecības centrs savu darbu sāka praktiski no nulles. Tas ir viens no Eiropas fondu projektiem, ko atklāja Līvānos. Toreiz vislielākā man bija jautājums arī no iedzīvotājiem un pašam. Šis centrs it kā viss kārtībā, labs, skaists, uzcelts. Kā viņu piepildīt? Tik tālu no pilsētas vēl daļas un visa. Kā to visu izdarīt, kādā veidā? Bet es toreiz atceros, ka es teicu, mēs izdarīsim visu. Izdarīts tiešām ir ļoti daudz. Bijušās Līvenhofas muižas teritorijā ir izveidots mūsdienīgs amatniecības un mākslas centrs, kurā apvienots laikmetīgais ar izstādēm, amatnieku darbnīcām un konferenču zāli un vēsturiskais ar senajā muižas klētī izvietoto ekspozīciju amatnieki Latgalē, kā arī ar Līvānus tīkla muzeju, kas centrā atrodas kopš šā gada pavasara. Latgales Mākslas un amatniecības centrs regulāri rūpējas ne tikai par jaunu izstāžu atklāšanu, bet arī par dažādu pasākumu organizēšanu un projektu īstenošanu. Daudziem atmiņā palicis 2006. gads, kad 13 Līvānu novada audējas pusgada laikā brīvprātīgi noauda vienu jostu, kuras garums sasniedza 94 metrus. Tā ir garākā tautiskā josta Latvijā, kas joprojām apskatāma Latgales Mākslas un amatniecības centrā. Centrs rada arī jaunas tradīcijas Līvānos. Viena no tām – Ziemassvētku egles rotāšana ar netradicionāliem materiāliem tika turpināta arī jubilejas pasākumā. Šogad egli rotāja līvāniešu un amatniecības centra draugu un sadarbības partneru rakstītās apsveikumu kartītes. To skaits pārsniedza 300. Pa šiem gadiem mēs esam krietni attīstījušies, pa šiem gadiem mēs esam, teiksim tā, iekarojuši mūsu līvāniešu, un arī jāsaka ne tikai līvāniešu, es domāju arī visus Latvijas iedzīvotāju uzticību. Un esam kļuvuši, jāsaka, par vienu no tādiem apmeklētājiem objektiem visā Latgalē. Kopš centra atvēršanas to ir apmeklējuši vairāk nekā 70 000 turistu. Darbinieki skaidro, ka daudzus turistus, kuri pirmo reizi ieradušies centrā, pārņem pārsteigums. Principā ir ļoti pārsteigti, ka šī mazpilsētā, Latgales mazpilsētā Līvānos, ir tik jauka, tik sakopta vieta, kurā ir tik daudz iespējas gan darboties, gan uzzināt kaut ko, gan kaut ko arī mācīties. Pateicībā par ieguldījumu centra attīstībā Līvānu novada doma jubilejas pasākumā pasniedza pagodināšanas rakstus 3 centra ilgadējām darbiniecēm – kultūras turisma organizatorei Initai Paeglei, krājuma glabātājai Silvai Potniecei un tehniskajai darbiniecei Inārai Gorinai. Pati centra vadītāja Ilza Griezāne šā gada 18. novembrī tika apbalvota ar atzinības rakstu nominācijā Kultūra. Skanot jautrām dziesmām un apkārt virmojot Ziemassvētku atmosfērai, Latgales Mākslas un amatniecības centrs ir nosvinējis savu 10. dzimšanas dienu. Centra darbinieki atzīst, ka priekšā ir vēl daudz labu ideju, kuras realizējot, Latgales Mākslas un amatniecības centrs kļūs par vēl iemīļotāku apskates vietu gan līvāniešiem, gan citiem Latvijas iedzīvotājiem un arī ārvalstniekiem. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.